Nu, sveiks, Robčik. Ko? Daudz jautājumu. Kas tas tāds ir par to, ko, ko mēs te esam iedomājušies darīt? Ja? Un Ja? šajā video varbūt īsi izstāstam, vai ne? Nu, būtu forši pastāstīt nedaudz, ja jau tas izraisīs kaut kādu rezonanci un ir cilvēkam tas liekas, kas tas tāds, un varbūt tas man arī der, nu tad, jā, nebūtu slikti pastāstīt. Piemērīt, jā, varbūt kāds izdomās vēl mūsu pievienoties, vai ne? Jā, jā, jā. Super. Nu, ko? Tad īsumā, kas tas, kas tas pa, kas ir būvniecības rokraksts? Varbūt tu vari pāris vārdos savu versiju, tad es uzreiz Jā, savu nu, iedodu. principā tā ir platforma. Tā ir platforma būvniecībā par to, kas vispār ir aktuāli, kas notiek mūsu būvniecībā, ko mēs paši veidojam, un vai ir kaut kas, varbūt, ko varētu uzlabot. Un, protams, ka vienmēr tāda ir, un tāda arī platformas galvenā doma ir savienot kopā šos speciālistus, tādus kā tu, kā es, kā vēl daudz cits, kurus jau mēs jau esam uzrunājuši, lai viņi nāktu kopā, lai mēs kopā radītu kaut kādu jaunu veidojumu, un šī gadījumā tas būtu būvniecības rokraksts, kuru mēs varam pārrakstīt. Nu kā, tā, es to redzētu. Par kvalitātes līniju, vai ne? Par kvalitatīvu būvniecību. Nu jā, jā, nu tieši tā, man ir tā ideja, ko es arī ikdienā redzu savā jomā darbojoties ar tāmēšanu, jā. Es redzu, ka ir vietas, kur varētu pievērst uzmanību vairāk, lai, teiksim, tās kļūdas neatkārtojās. Un tāpēc arī es ar vienu, ar otru, trešo pazīstamo speciālistu parunāju, ka, hei, varbūt darām tā, paskatāmies projektu, paskatāmies, ko mēs varētu pilnveidot šajā te procesā, kur ir kaut kāda erori, ja? Un nu, tāpēc arī mēs sākām šo te savstarpēji, ja? Jo man likās, hei, mums par Robertu būtu daudz ko runāt, un domāju, hei, nu, iesaistam vēl, vai ne? Iesaistam vēl apkārt zināmos, pazīstamos cilvēkus, un droši kāds, kurš noskatās šo video, arī varat mums personīgi uzrakstīt. Tie, kas pazīst kontakts, var atrast Facebookā, apakšā komentāros varat ierakstīt, lai sazinās ar jums. Tā kā, ok, bet par to tālāk. Nu ko, ejam, paskatāmies pa pieturas punktiem. Kas, nu, teiksim tā, lai varbūt precīzāk paskaidrot, jo, nu, mēs tā paņēmām pa plašo, jā, bet, nu, varbūt, kas tad, ko mēs to redzam, jā. Nu, ko, tad pirmais ir tas, ko jūs jau redzējāt, ir tā doma, kad mēs tiekamies ar dažādiem speciālistiem un parunāsim par konkrētā speciālista jomu. Ja tur būs, teiksim, runa par kādu, teiksim, ar logiem saistītu, vai par membrānām, tad, lūk, mēs jau ar Robertu pirmo jau video tieši tā arī veidojam. Veidojam, jā. Tieši par tos gadījumu apskatus un gan to praktisko pusi, gan to teoriju, to papīru un to rezultātu dzīvē, un tad to sasaist tiltu ar to, kā to izveidot un kā tu teici, nepieļaut kļūdas. Es gribēju ātri piemetināt tieši arī kā gada balvā, gada labākā balvā. Ir objekti, vienāds objekts. Pagājušajā gadā tur bija nelielas nepilnības, un tas nākamajā gadā ir citā vietā tāds pats objekts, tieši tāds pats, un pieļauts tieši tās pašas kļūdas. Un tas ir tas stāsts, lai mēs no tām muktu projām uz jauniem risinājumiem. Es papildināšu, gada labākā būve, vai ne? Tas bija? Jā, gada labākā. Okay. Nu jā, super. Nu, tas arī ir tieši tas pats mans novērojums, jā, un es domāju, ka, nu, arī skatītājiem kādam noteikti arī būs piefiksējuši savā jomā. Tāpēc es aicinu nākt runāt par šīm tēmām, kur jūs redzat, nu, tur atkārtojās, ja? Un, ja jums ir idejas, redzējums, ko tur var darīt lietas labā,
super. Tad mēs ejam jau pie otrā punkta, ja, kas ir identificēt šīs te nepilnības vai, nu, jā, tiešām, ko varētu uzlabot. Jo uzlabot jau vienmēr varēs. Vienkārši šobrīd es aicinu nevis tur censties ķerties klāt pie visas būvniecības industrijas uzlabošanas, ja, bet sākam ar savu ikdienu, ar to, kur mēs redzam. Tas zilonis ir jāpēd pa gabaliņiem. Jā, jā, super. Ok, un tad nākamais solis, kur mēs šo te informāciju būsim atraduši vai sapratuši, ka, hei, veidojās kaut kādi tādi punkti iezīmēsies. Skatīsimies tālāk, ja? Iesim tātad, kādi ir iespējamie risinājumi. Mēģināsim uzreiz viņus identificēt, un nākošajos video jau veidosim tā kā tādus risinājumus, ieteikumus, vadlīnijas, ja? Ko tad darīt tālāk. Ja? Jā. Tādus apskates, jo tā profesionālā pieredze ir ļoti svarīga, ka mēs ar viņu dalāmies, nevis tā kā pie sevis tikai turam, bet esam gatavi veidot, tiešām labāk to vidi kopumā, to būvniecību, bet tie mazie piemēri, viņi ir jāsaliek kopā, un tad tā ir tieši tā platforma, kurā mēs varam to forši izdarīt. Un tad būs tie gadījuma apskats, tad būs tie risinājumi, un tad varētu jau veidoties tālāk attīstībā tādai platformas, tādai stabilai nākotnē labumam kopumā. Jo tāpēc arī ir tas profesionāla satura platforma, jo šobrīd sanāk tā, ka mums tā informācija ir pa kādām drupačām visur apkārt jāmeklē. Ja? Un tā doma ir šeit apvienot visu kopā, salikt, teiksim tā, vienu vietu. Kā mēs teicam, sakratīt maisiņā, viss ir sakratīts maisiņā. Jā, viss ir salikts maisiņā, sakratīts, un tad mēs tagad ņemam ārā un skatāmies, kas mums tur no tā maisiņa sanāk. Tātad noslēgumā, ja kādam ir idejas, vai domas, ko gribas pastāstīt, un redzat, kur, tiksim tā, nekas nemainās, un gribas tiešām kaut ko labu izdarīt, lai mēs tiešām pilnveidot šo būvniecības procesu Latvijā, nākat, sūtat ziņas, uztaisīsim kādus video ierakstus, ja? Un es domāju, tas būs sākums atkal kaut kam jaunam un lielākam. Ja? Jā, tieši tas arī mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi tātad apvienoties, nolikt malā savas kaut kādas personiskās lietas, jo mēs jau ejam uz to kopējo. Mēs godīgi sakam, mēs skatāmies ārā un mēs redzam projektos kļūdas, mēs redzam, ka tās kļūdas citreiz tiek izdarīts objektā, citreiz tās jau ir projektā, un tas kopumā tad, kur ir, kā mēs to varam uzlabot, kā mēs varam izslēgt ārā šo ķēdes posmu un uztaisīt tādu vienu kopējo, kur tas viss strādā vienkārši pa diedziņu, tādā sinerģijā, kur, kā es vienmēr mīlu teikt, būvnieks, arhitekts un pasūtītājs, viņam ir jāstrādā vienā komandā, bet ir jābūt apakšā kaut kam lielākam, tā kā šī platforma, kur to var atnākt, iegūt šīs informācijas. Ja šīs informācijas ir grūti, teiksim, atrast vai saprast, to var aiziet arī uz konsultāciju pie speciālista par tieši šo jautājumu, vai apskatīties kādu viņa video par to tēmu. Tā ir tā, es domāju, feinā lieta. Super. Jā, jo tik daudz jau ir, piemēram, ja mēs tā skatāmies, ja, ir jau daudz satura, ja, bet tā mūsu ideja ir tāda to salikt un paskatīties to, kur ir tie iztrūkstošie puzles gabali, ja, lai mēs viņu iegūtu pilnu bildi. Ja. Tā kā jā, domāju, kad būs jautra, interesanta, aizraujoša šī te, varētu teikt, rudens, ziemas, pavasara sezona, ja, ko
Nu, man gribētos domāt, ka tās tēmas, ko es vismaz esmu sev piefiksējis, nu, manuprāt, viņas pietiek ļoti ilgam laikam. Tā kā... Jā. Tieši tāpatās, kā uzrunājot pāris profesionāļus, es zinu, man ir ļoti labs piemērs, kur tas ir vajadzīgs uzlabot, piemēram, ventilācijas jautājumus, kur kaut kādos bimos, kāpēc mums jāiet iekšā tajās lietās. Un tā mēs mēģināsim to visu kopā salikt vienkāršā, mēs cerams, vienkāršā, saprotamā veidā, ar iespēju to noskatīties otrreiz, ja jūs gadījumā nesapratāt ar pirmo, un mēs jo runājot par problēmu, mēs viņu reāli aktualizējam, paši saprotam, pārgremojam, un mums arī viņai rodas risinājumi. Tad, kad mēs sanākam kopā un mēs saprotam, hei, tu domā tā, es tā, un apskaties pa vidusceļā ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas zelta vidusceļš, to mēs arī gribam sasniegt. Super. Nu ko, labi, tad dodamies filmēt jaunos saturus, un tā kā uz drīz tikšanos jau pavisam drīz, Dažādos video par tēmu būvniecību, kur mēs veidojam būvniecības rokrakstu. Tu un es. Tieši tā, Rob. Labi, veiksmīgu dienu un uz tikšanos, Čau.